Iet vīrs vakarā pa parku. Dzird krūmos kaķis šņāc kā caurdurta riepa. Ko tu, kaķī, tik traki šņāc kā caurdurta riepa? Es neesmu kaķis, es esmu riepa. Bērni pa naktī pielīmē opim čības pie kājām. Tā arī opis visu dienu meklē čības un nevar atrast. Gailis skrien pakaļ, viss tā ir noķer to. Viss saka, es šodien nevaru. Gailis prasa, kāpēc? Man šodien salmonella. Kārlīts atsūtīja. Divi suņi čurā. Divi suņi čurā. Viens liels sugas suns, otrs tāds maziņš plušs, jā, lielais cēls saka, es esmu Doberman pinčers, bet maziņais bailīgi, es vienkārši čurāju. Lido vārna un saskrienās ar zvirbuli. Vārna nokrīt un kompensāciju nedabū, jo zvirbulēm nebija apdrošināta cilvēciskā atbildība. Iet pa mežu ezītes galvā ķiver. Nu nav jau smieklīgi doties par karu. Vecais runis saka jaunajām. To dara tā, uzkāp naktī uz jumtu kādu pusstundu, bļauj nelabā balsī, un kad atnāk kaķeni, tad paskatās kalendārā. Jaunais prasa, kāpēc kalendārā? Vecais, nu ja ir marts, tad ņem priekšā, ja nav, tad tinies dūrā. Arkādijs aiziet uz klētiņu pie meitas, bet šī saka, šodien nekas nesanāks, jo ir atnācis Žanis. Vēl par nesanākšanu. Zvejnieks noķēra zelta ziltiņu, tā viņam saka, atlaid man, es izpildīšu tavu vēlēšanos. Labs ir, gribu sēdēt un neko nedarīt. Nu, tā arī neko nedara. Izpildīja. Zaķīts iet veiklā un prasa olas liepes, lai var nomazgāt olas. Jā. Lācis uzkāps kokā pēc medus, jau grasās ķepu pagrābties, kad bites izskar paziņojumu. Nevar, mums ir gripa. Jā. Pēc uzvarētas futbola spēles treneris prasa, kurš komandā ir visjaunākais. Es saku, Vācaks, tev būs jāskrien uz veikalu pakaļ. Pēc bumbas. Sēž bārā, tintes zivs, sadzērusies un apčurājies. Laikam tagad esmu tintē, pa īstam, nodomā tintes zivs. Kas tev tas tāds? Tas man tāds, nu drusciņ. Ja tas tev ir, tad tas kāpēc tu to turi rokās? Čapājevs ieņēma Kijevu, Maskavu, Tulu un Erevānu. Peķka ieņēma Sapoškinu Sāģu, bet Aņka pirmo vietu skaistumu konkursā. Znods atnāk ar pilnu grozu mušmirēm. Sievas man prasa, ko tu vārīs no tām mušmirēm? Tev mirstamo zupu. Tad pieliec labi daudz burkāns, man tā garšo labāk. Pasniece pienāk pie 16. dzīvokļa durvīm, atvēzējis un ar pieri izsit caurumu. Skatās iekšā viesības. Jubilārs izbies, saka pasniecei, piedodiet kaimiņiem, es jau neko, es tikai nopūtu sveces. Iznāk žurka no pagraba un saka, vai cik daudz zāles, bet man pagrabā tikai pelējums. Tad viņi paņem pilnu muti zāles un sāk nest pagrabā. Vēl par šādām lietām. Zirgu stallī bēres. Pirmdienas rītā zirgkopis atnāca uz darbu kā parasti, iebēra silā auzas, bet auzas bija beigtas. Zaķīts iet pa mežu un kauts kā vilks. Ko tu kauts kā vilks viņam prasa? Nu kā, nu ne? Sieva atņēma polžu un neatdod. Divi omonieši izlasīja grāmatu un apmeklēja kameru mūzikas koncertu. Pēc visa tā viens saka otram, zini, brāli, tas, protams, ir ļoti skaisti, taču iedot kādam pa zobiem daudz interesantāk. Vavoči, kad draugiem izdomāja piedzerties, aizgāja uz veikalu un pārdomāja, zini, vai nav vienalga no kā ņems 10 kilogramus tortes. Nesmieklīgās anekdotas turpinām. Šodien melnā humora topā. Kovbojs ienāk salūnā un uzsauc. Visam bāram viskiju, bet bārmenim ziepes. Bārmenis, kāpēc man ziepes? Kovbojs, to tu vēl redzēsi, kādas tev būs ziepes, kad salūnā viss pārdzersies to tavu viskiju. Dzērājs nopircis šņabi un nevar iedzert. Skatās,
Kas par vainu? Izrādās korķis priekšā mutē. Nākošā anekdotīte. Plikpaurs iet pa ielu pie viņa, pienāk policists un joko, kur tavi mati? Tiešām nezinu, kur ir mani mati, atbild Plikpauris. Brauc pilns autobus ar Pinokio. Pēkšņi autobus strauji piebremzē un visi sakrīt uz priekšu. No aizmugurējām rindām atskan sauciens. Uzmanīgāk taču, šoferi, neved taču baļķus. Jā, es domāju, ka pēc brīža turpināsim. Melnā humora tops, dausmīgi liels, plašs un pamatīgs, nesmieklīgās, neapgraizīts, jā. Nesmieklīgs un neapgraizīts. Grūti tik tiešām mums iet ārkārtīgi daudz nesmieklīgu anekdošu, jā, mēs, devām šādu tēmu pašvainīgi, aizrījāmies gandrīz, daudz visāds. Te ir piemērs tāda, Jurģis atsūtīs. 2 māmiņas runājas, Klau Velga, ko tavs sīkais tik niķīgs šodien? Nekas ārī, viņš ar cepumu aizrijās. Tāda anekdotība. Vēl? Zaķīts iet pa ceļu un bēdājās. Pienāk vilks un prasa, ko tu, Zaķīt, bēdājies? Zaķīts atbild, es vilku satiku. Vēl līdzīga anekdote. Skrien Zaķīts pa mežu, apstādina viņu vilks. Vilks prasa, Zaķīt, ko tu dari? Skrienu, tā Zaķīts. Vilks saka, iedod man ar paskriet. Vīri strādā dārzā, pēkšņi pienāk kaimiņš un prasa, jums sērkociņi ir? Viens no vīriem man nē, mēs nepīpējam. Kaimiņš noskums aiziet mājās, pēc kāda laika atgriežas, saka, veči, es jums sērkociņus atnesu. Vīrs aizbrauc komandējumā. Pie sievas atnāk mīļākais. Tas laikus atver logu, sataisa vietiņu zem gultas, izbrīvē vietu skapī, noliek ķeblīti pieliekamajā, pēc tam gaida, kad vīrs nāks mājā, bet šis nenāk. 2 draugi izdzer 4 polu šalus. Jā. Viens otru vairs nepazīst un aiziet katru savām mājām piedzērušies. Vīrs atnāk no darba un ķers pie pusdienām. Pusdienās viņam bija saļanka. Kāpēc saļanka? Bet ja padomā, kāpēc gan ne? Ko? Kāds zirgs apēda pudu auzu. Apēda pēc tam otru pudu auzu. Trešo vairs pudu auzu nevar apēst, jo ir jau apēdis 2 pudus auzu. Students izvelk biļeti un skaļi nolasa. 10. biļete. Pēc brīža atkal 10. biļete. Profesors, un kas tālāk? Tālāk 11. biļete. Pēc tam 12. biļete. 13. biļete. Lādzīga anekdote. Varētu lietot. Sarunājas 3 žurks. Viens saka, es ēdu saindētus graudus un nekā. Otrs saka, es ēdu ķīmikālijas un arī nekā. Trešā. Un jūs baigās reizēs laikam jāiet izdrāst kaķis. Lidmašīnā lido krievs, anglis un kamielis. Lidmašīna nokrīt visi beigt, izņemot kamieli, jo tas bija cigarešu bloks. Mazais dēlēns prasa tētim, tēti, vai es drīkstu to tukšo šņabja pudeli aiznest nodot? Lai mums ar mammu būtu par ko maizīt nopirkt, vai ne? Tēvs, nes dēls. Ko tad jūs bez manis darītu? Badā būtu jānomirst. Anniņa ierodas savā pirmajā ballē un palaiž purkšķi. Apstājās pulkstenis, diriģentam izkrīt zizlis, namatēvam nokrīt bikses, namamāte nokrīt ar sirdstieku, bet citi viesi pieklājīgi izlikās, ka nekas nav noticis. Vilks prasa vecmāmiņai, kāpēc tev tik lielas acis? Lai varētu tev labāk saredzēt. Kāpēc tev tik liela mute? Kāpēc? Lai muļķiem būtu ko brīnīties. Reku, te ir 2 tādas pikantas anekdotas. Pa tuksnesi iet 2 ceļotāji. Viens apstājās un sāk sist, tā te rakstīts kulakā. Otrs vinās, tu ko šitādā karstumā? Pirmais atbild, pofig, es esmu vēsais džeks. Un vēl otra. Pilsonis ienāk Mauku mājā un prasa, mutē ņemsiet? Viņam atbild, nē, neņemsim, mēs esam krāsotāji, taisam remontu. Kinoteātrī kāda dāma
lūdzu priekšā sēdošo iluzionistu noņemt hūti. Es to nevaru noņemt, saka iluzionists. Truzis un balots aizmungs. Tā, Ilgvars atkal te sastrādājas, palasīsimies drusku, tikko atnāca. Tā. 2 kosmonauti pirms starta ļoti sabijušies guļ raķetē un nekustas. Starts, spēcīgs rāviens un viss ir atkal mierīgi. Viens no kosmonautiem smaidīgi otram uzsauc: gravitācija ir pārvarēta, tagad var arī atslābināties. Bet otrs bēdīgi saka: jā, pārvarēt, bet atslābinājos es jau pirms starta. Jā. Skolotāji redz pie sola stāv aizmirsta soma. Skolotāji gaida 1 stundu, 2 stundu, atskrien Pēterītis skolai prasā: kas tev bija galvā? Pēterītis atbild: cepure. Cepure bija galvā viņam. Jā. Jānīts bija 2 reizes gudrāks par Lienīti un arī 2 reizes asprātīgāks. Tad, kad Jānīts bija raustījis Lienītais bizes Lienīti, viņam teikusi muļķis, Jānīts atbildēja: tu 2 reizes muļķi. Jā. Skrien zaķītis pa ceļu, te pēkšņi no krūmiem izlec bruņu ropocis un saka: es arī esmu kedās. Jānīts gāja ciemos pie Anniņas un puķītis saplūca Anniņas mammas dārzā, bet Anniņa pa logu to redzēja un ne tikai nelaid Jānīti iekšā, bet arī izsauca miliciju. Lācis brauc pa mežu ar moci, satiek zaķīti. Zaķīti saka: dod man arī izlaist kādu līkumu. Lācis saka: spietiga uz gāzi. Zaķītis atbrauc pēc kāda laika, spidometrs uzsprādzis. Lācis: kā tā? Zaķītis: es te aiz līkuma tā uzdevu gāzi, ka spidometrs uzsprāga. Nesmieklīgi. Turpinām nesmieklīgās anekdotas. Starp citu ar poētiski ieviris. Visu laiku Ilzīte kāpa kopā, visu laiku Ilzīte kāpa kokā ar savu īso kleitiņu, bet Pēterītis stāvēja apakšā un skaļā balsī koriģēja. Taču tad, kad Ilzīte vienreiz paaugās un nolūku paņēma līdzi sunu, arī suns stāvēja apakšā un skaļā balsī rēja. Tāds pantiņš mums iznāca. Puika gremo koždien, vecā māmiņa turpat to vēro un saka: runā taču skaidrāk, nevienu vārdu nevar saprast. Reku nesmieklīgi anekdoti. 2 dzērāji beidz dzert un viens otram saka: klau, satiekamies rīt pie manis, iedzersim atkal. Otrs atbild: ok, nākošā dienā otrs atkal ir klāt, bet pirmais tikai nosaka: tagad taču ir šodien, bet es teicu, lai tu nāc rīt. Un otrs atbild: labi, tad es rīt atkal atnāku. Vai uz karnevālu iesi? Nē. Jā, iešu. Un kāda tev būs maska? Es būšu siers. Ko tu darīsi? Sēdēšu stūrī un smirdēšu. Jā. Vecs VF inženieris raugās un redz, ka nekrologa slejā ievietots vecs paziņa. Redz, kā izsities pat avīzēs raksta nodomā inženieris. Raupji. Jā, sēž mežā lācis un krūmos nokārtojas. Skrien pa lielajiem, skrien garām zaķis. Lācis prasa: klausies, Garaus, kad tu to dari, vai tev tās bumbiņas kažo kā ķerās? Zaķis saka, ka nemaz. Lācis paņem zaķi un noslauka dibeni, jā. Jānīts un Pēterītis spēlē bumbu. Blīkš, blākš, bumba logā. Jānīts: muksim, būs slikti. Pēterītis: kāpēc? Ja būs slikti, tad arī muksim. Vēl par Pēterīti. Pēterītis klasē ienāk un ienes nosprāgušu Moskviča motoru. Skolotāji: kāpēc tu atnesi to sprāgoņu? Pēterītis: dzīšu kārpas. Skolotāji: kāpēc klasē? Pēterītis: tāpēc, ka C klasē. Panki palūdz onkulim piepīpēt. Pēc 15 minūtēm panki brīdi brūnām mutēm prasa piepīpēt vēlreiz. Onkulis saka: piedodiet, es sajaucu. Es nepīpēju, es nododu analīzes. Zinātnieks atnāk uz patentu biroju un atstiep līdzi milzīgu agregātu, kas berzē rociņas. Patentu darbinieks prasa un citu neko viņš nedara. Zinātnieks: ne citu neko, bet darbojas ar desu. Nespieklīgā man ir beigušās. Man pēdējā sapieris ieiet kāpos laukā un sāk lidot. Pienāk dārznieks un prasa: ko tu lido te tak nesprākst? Es esmu kāpostu baltenis. Tad šeit tev ar lāpstu, šeit tev kaitēkli nolāpīt.
Man liekas, šis ir ļoti labs beidz pa kāpostu balsēm. Labs, pa kāpostu. Ne. Nu, viss, tad ir kārtībā. Jā. Ivars mums ir uzvarētājs. Ivars saņem L'Oreal somiņu ar iekšā ievietot FX Studio Line. Viss Ivar taviem matiem, pat tad, ja tu esi plikpauris. Un tā somiņa, ka tur var ielikt iekšā arī mazu lāpstiņu. Slapieru. Jā, visu labu. Mēlā humora tops.